Mani sauc Mārtiņš Studers. Sveiki, Mārtiņ. Jā, varētu teikt, ka pārstāv arī Būvniecības savienību, kā viens no biedriem. Bet tā arī palika neatbildēts jautājums, jo te visu laiku virmo ražotāji. Kuri būtu Latvijas ražotāji? Pirmkārt, kurš to var atbildēt? Jo šajā sarakstā, cik es redzu, ir Saint-Gobain, Paroc, nezinu, vai viņiem Latvijā ir rūpnīca, bet, teiksim, tāda pazīstama kompānija kā Tenax nav. RTU ir Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Nav, tas ir, jūs domājat, proti, ka viņi nav asociācijas biedri? Laikam šīs asociācijas un uzņēmumi ir visaktīvākie, un varbūt, ka viņi ar laiku pārējie arī kļūst par biedriem, bet jautājums tieši par to ražotāju, jo arī nav Latvijas būvmateriālu ražotāju asociācija pārstāvēt. Kāpēc tas tā? Un kuri būtu tie Latvijas ražotāji, kas mums būtu tad jāatbalsta? Ok, labi, labs jautājums. Galu galā nacionāli patriotisks jautājums arī. Paldies par tādu. Paldies par jautājumu. Varbūt es vēlreiz pateikšu, kas jūs esat. Mārtiņš ir Būvmateriālu tirgotāju asociācijas valdes priekšsēdis, viens no tiem, kurš parakstīja, bet tā otra Latvijas vietējo tā kā neparakstīja. Kāpēc varbūt arī? Kā jau es minēju iepriekš, ja, tad sākot pārstāvēt Latvijas Būvmateriālu tirgotāju asociāciju, manā uzturē ir ļoti liela sadarbība jābūt gan ar Latvijas būvnieku asociāciju, gan ar Latvijas būvinženieru asociāciju, un, ko es jau minēju, es ļoti centīšos asociācijas vārdā stingri, esam jau pievēršies Latvijas būvmateriālu ražotājiem asociācijai. Mans mērķis ir faktiski, ka mums vajadzētu apvienoties. Un pie šī dokumenta varbūt es nevaru atbildēt 100% visiem pareizi, jeb nepareizi, ja. Bet arī mūsu asociācijā ir Latvijas būvmateriālu gan tirgotāji, gan ražotāji. Un arī šodien telpā es redzu gan pārstāvis no Sijā Knaufa, gan pārstāvis no Tenaxa, ja, kas ir Latvijas ražotāji, un arī Cemeks mūsu rindās ir. Tāpat es redzu arī šeit, ka mums sadarbība veidojās ļoti labi koleģiāli ar Sakreti, ja, ar Juri. Nu, es domāju, ka es esmu jums atbildējis. Ja. Un viss jau ir atkarīgs tikai no tā, ko arī iepriekšēji runātāji teica, ieskaitot ministri. Ja. Ja mēs savā starpā komunicēsim un runāsim, sākot ar šodien, nevis kavēsimies pagātnes atmiņās, nu tad beidzot, ja mums ir dot tā iespēja paņemt to naudu, ja, nu tad viņi ir jāpaņem kopā visiem vienojoties. Un tāds ir mans pamatprincips. Ja. Jāpienojas gan būvniekiem, gan Latvijas būvmateriālu ražotājiem, gan Latvijas tirgotājiem. Ja. Detaļas starp jums kafijas pauzē, ja? Jautājums šim kungam vai? Jūs tagad sākat par profesionālu kasīšanos, ko mēs darīsim pēc kafijas pauzes, kad viss būs omulīgāk? Labi. Kā jūs sauc? Man sauc Aleksandrs, jā, tas ir Cobalt Exports pārstāvis termoefekta brands, jā, un arī pārstāvis putekolisterola ražotāju asociācija ir tāda, jā. Un, tāda. Nu, jā. Nu, principā tikai divas vārdus, ka mums ir tāda asociācija, jā, un principā pārstāv tikai vietējos ražotājus, arī kā es ceru, ka Tenax būs arī mūsu asociācija, jā, un nav saprotams, un tad, kad Tenax pie jums būs asociācijā, tad jūs ar asociācijas cepli iesiet un parakstīsiet memorandu. Jo vairāk, jo labāk. Ziniet, kas ir labā ziņa? Paldies Aleksandru un paldies arī kundzei no dzīvokļu īpašnieku asociācijas un aktīvistiem, ka šeit neviens nav, kas kritizē pašu faktu. Šeit visi faktiski saka, kāpēc mani neuzaicināja? Citiem vārdiem, mērķis ir cēls vēl nākt klāt un piedalīties, un es ceru, ka jūs to arī uztverat kā kvalitātes zīmi, jo tie, kas tur nebūs, faktiski būs zināmā mērā ārpus bildes, jo tas ir arī uzticības zīme no Latvijas valsts puses galu galā, vai es kā iedzīvotājs ņemu pie jums to pakalpojumu, jums ar cimdiņu vai jums bez cimdiņa. Dāmas un kungi, ja ir kāds sakrājies politiski akūts vai kāds cits jautājums tiem lielajiem kungiem, es pieņemu, ka ministra kungs visu dienu laikam nepaliks, attiecīgi, ja ir kāds tāds par lietu ministram, tad ātri, bet rēķinieties ar to, ka pārējie jūs ienīdīsie jautājums nebūs akūts, jo kafija sāk jau smaržot. Cik jums cimdiņi palika? Jūs gribat uzreiz dabūt? Jā, man viens ir, man jāpijāda vēl otrs, lai pāris nobeidzās. Tad es būšu puscimdā. Bet vai jūs tiešām cimda dēļ vien to parakstat, taču nē? Nē. Es atļaušos varbūt visu. Saciet runāt, mēs reāli tērējam laiku. Nē, mēs netērējam laiku. Jā, ļoti. Es gribu vienkārši parakstīties.
Labi, drīkst, jā, lūdzu. Tikai pasakiet, ko jūs pārstāvat. Puriņkungs, izstāstiet, kuru organizāciju jūs pārstāvat un kāpēc jūs gribat tagad tā publiski, lai viss apsteigt tos, kuri bija gatavi pēcpusdienā to darīt. Šis jautājums tieši saistīts laikam arī ar pašu būvniecības procesu. Un es pārstāvu Latvijas būvnieku asociāciju kā prezidents, mans uzvārds ir Puriņš, vārds Viktors. Es gribētu novēlēt šo kopsadarbību, lai būtu mazāk to 6%. Es saprotu, ka arī ir citi palīgi, kas palīdzēs kvalitāti uzturēt. Es domāju, ka es nedrīkstu palikt ārpus tiem un nenēsāt cimdus. Es gan vakar tirgu nopirkšu priekš zvejošanas tādas ādas cimdus ar oderi ādas vilniņu. Es gribētu novēlēt tiešām visiem šeit sanākušiem, jo interesi ir milzīga. Un vēl it sevišķi šajā periodā, kad būvniekiem praktiski darba ļoti maz, un viņš arvien plok, mūsu firmas arvien paliek mazāk spējīgas maksāt gan algu, gan kā šajos konkursos. Simdiņi ir rokā. Krāsni un tā. Es novēlētu visiem to labāko. Arī pēc kafijas pauzes, es domāju, mēs turpināsim šo diskusiju. Paldies. Paldies, Puriņkungs. Jūs mūs pārsteidzāt, jo saprotiet, tagad tā nesmuka sanāk. Es nezinu, vai mums sanāks cimdi priekš tiem pārējiem, kas parakstīs, bet sarunāsim tā publiskā parakstīšana jau bija publicitātes dēļ. Tie pārējie, kas pievienojas, arī nonāks publiskajā telpā, kā parakstījušie. Vienkārši mums jāuzsad cimdiņi un tad, ja? Vienkārši, lai nav bez cimdiņiem. Paldies, Puriņkungs. Paldies, Blomskungs. Es izmantoju to, ka man iedeva mikrofonu, gribētu vēlreiz atvainoties organizācijas komitejas vārdā, ja kāds uzskata, ka viņš ir apdalīts un nav iekļauts konkrēti šajā, teiksim, parakstītāju pulkā, bet ar visiem, teiksim, kas jau iepriekš izteicās, mēs esam jau konsultējušies un ar Puriņu kungu esam jau no vasaras jau sadarbojamies šajā jautājumā. Tā kā formalitātes mēs nokārtosim, kā prezentācija minēja, durvis ir atvērts jauniem dalībniekiem. Paldies, un par to, ka interesi ir liela, liecina arī kaut vai tas, ka mēs nebijām reiķinājušies ar tik lielu vēlmi, un zāle tiešām ir diezgan saspiesta, tāpēc mums ir arī dažas labas ziņas. Tie, kuri pēc kafijas pauzes 12. laikam sanāks 35, teiksim, dosim 5 minūtes vairāk, dosies apspriest šo te nodibinājumu jautājumu, kā pārliecināt savus kaimiņus, un jautājums, tātad tā ir pirmā darba grupa jūsu izsniegtajās darba kārtībās. Tiem būs jādodas uz šo te blakus zālīti, kas ir maķinīt mazāka, jo mēs paredzam, ka tādu šeit būs mazāk. Tie, kas par profesionāliem būvniecības standartiem, kvalitātes kritērijiem un visām tām lietām paliek šī zālē, tātad mēs tiekamies pēc burtiski 25 minūtēm, un atcerieties, ka mēs sāksim laikā, jo mūsu skatītājs ir mūsu dievs, un mums ir tiešraides konferences. Atgādinu, ka esmāja.lv, jebkurš var uzdot arī savus jautājumus profesionāļiem. Mēs centīsimies atbildēt, iespēju robežās visus. Arī, protams, jautājumi no zāles tiks pieņemti. Jauku kafijas pauzi. Paldies!